Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa, mans mīlošais Dievs, 13. nedēļas lasījums. Piektdiena. Apsolījuma dēls. Dievs vienmēr pilda solījumus, ko viņš devis saviem ļaudīm. Iespējams, mums būs jāgaida ilgi, bet kad solījums beidzot tiks piepildīts, tas mums būs īpaši vērtīgs. Klausīsimies, kuru Ābrahamam doto solījumu Dievs izpildīja. Klusumā atskanēja skaļš kliedziens. Mazais zēns bija piedzimis. Atskanēja priecīgi saucieni un slavēšana. Nometnē virmoja satraukums. Dievs bija izpildījis savu solījumu. Brīnums! Sāra bija dzemdējusi bērnu. Vecmāmiņa 90 gadu vecumā. Cik vecs bija Ābrahāms, kad piedzima Īzāks? Par to lasīsim 1. Mūzes 21. nodaļas 5. pantā. Bet Ābrahāms bija 100 gadu vecs, kad Īzāks, viņa dēls, tam piedzima. Sāra ar mīlestību ietina mazuli autiņā un piespieda sev cieši klāt. Viņa glāstīja tām maigos vaidziņus, un laimīgas sirds pārpilnībā no viņas lūpām izlauzās priecīgi smiekli. Tikai pirms gada Sāra bija smējusies neticības smieklus. Nu viņa smējās tīrā priekā. Un Sāra teica: Dievs man devis smieklus. Ik viens, kas to dzirdēs, nu smiesies ar mani. Dievs noteikti zināja, ka šis bērniņš sagādās daudz prieka, jo viņš bija teicis: Tu sauksi viņa vārdu Īzāks. Vārds Īzaks nozīmē smieties. Ābrahāms noteikti bija laimīgs par dārgo dāvanu. Šis apsolījuma dēls bija pirmais no daudzajiem Ābrahāma pēcnācējiem. Pirmā mirdzošā zvaigznīte, pirmais smilšu graudiņš. 25 gaidīšanas gadi šo mirdzošo zvaigzni padarīja vēl nozīmīgāku. Dievs piepildīja savu apsolījumu, kā to viņš dara vienmēr. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Bībele saka: Ak, kungs, kungs! Tu radīji debesis un zemi ar savu lielo spēku un savu izstiepto roku. Tev nav nekas neiespējams. Padomā un pastāsti. Padomā par reizi, kad kāds ģimenes loceklis izpildīja savu solījumu. Kā tu juties un ko tu teici? Kādus solījumus Dievs tev ir devis? Vai tu vari uzticēties viņam, ka viņš tos izpildīs? Tagad pēdējo reizi dzirdēsim šīs nedēļas atmiņas panta dziesmu, bet es ceru, ka tu to turpināsi dziedāt arī citās dienās. Tur esi nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, tur esi
ticības nešaubīgi, pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Ebrejiem 10:23. Tur esi mies nešaubīgi, pie cerības apliecināšanas, tur esi mies nešaubīgi, pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Ebrejiem 10:23. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par šo skaisto stāstu un par to, ka Dievs piepilda savus apsolījumus. Pateicies Dievam, ka tu sagaidīsi debesu apsolījumu un jaunu vārdu. Svētīgi tev tuvojošo sabatu! Nepalaid garām šīs nedēļas sabata stāstu ar nosaukumu Solījums par futbola spēli, ko var izlasīt sabata dienas atvērumā grāmatiņas pēdējā lapas pusē. Paldies, ka biji kopā ar mani un visas šīs 13 nedēļas klausījies Bībeles stāstus. Šī grāmatiņa nu ir beigusies, bet es priecāšos, ja kopā ar mani lasīsi arī nākamo 2. ceturkšņa grāmatiņu, ko iespējams nopirkt grāmatveikalā Patmos. Uz sadzirdēšanos jau nākamajā ceturksnī. Atā!